Čau! Es esmu gatava atkal runāt, jo vienkārši, jo ir piepildījums, un, kā lai tic, ja nav kas sludina, ja nav kas stāst, to saka Dieva vārds. Kā lai tic, ja nav kas sludina, un kā arī tagad atcerējos pēkšņi, šorīt lasīju par tiem, kur Jēzus stāstīja līdzību par tiem trīs dažādiem Dieva kalpiem. Tāda bija kā līdzība, kad katram tika iedots kaut kas, un kaut ko, tas saimnieks braucot prom iedeva katram 10 minas, un tad viņš nāca atpakaļ un prasīja katram, ko viņš tā kā ar to ir darījis. Un viens piepelnīja vēl 10, viņš teica, labi, tu godīgais uzticamais kalps, otrs piepelnīja vēl 5, arī teica labi, bet pēdējais teica, kungs, es tavu minu, tāda kā naudas vienība, jā. Es tā saprotu, noglabāju sviedrautā, jo es zinu, ka tu esi bargs cilvēks, tu sēji, tu pļauj, kur tu neesi sējis, un kā tur tālāk bija, viss neatceros. Bet es to domu sapratu tā, atkal tā kā, varbūt nevienmēr mēs visi darām tā kā Dievs prasa no mums, un varbūt mēs varētu izdarīt vairāk, nekā viņš prasa no mums. Bet es sapratu to domu, vienkārši tā, tas pēdējais cilvēks, to, kas viņam bija iedots, viņš paturēja visu sevī. Viņš baidījās, viņam bija bail. Tā kā viņš vienkārši, vispirms viņš izlēma vienkārši paturēt visu sev, to, kas viņam bija iedots. Viņš negribēja ar to dalīties, viņš gribēja paturēt to sev. Un otrais, viņš neko nedarīja, vienkārši neko. Pārējie kaut ko darīja, un viņš vienkārši neko. Tā kā man tā sapratne, jā, mēs varam katrs kaut ko darīt Dieva valstībai, kaut ko, mēs katrs varam kaut ko darīt. Cik mēs katrs kaut ko daram, bet viena lieta, ko mēs varam darīt, ir sludināt viņa evaņģēliju, dalīties ar to, ko Dievs mums ir darījis, lai kaut kā pavairot, mēs varbūt uzreiz neredzam tos rezultātus, varbūt tagad es, pieņemsim, liecinu, es stāstu, un nekas nenotiek, bet mēs jau nezinām, kad tas sāk augt, tā teikt, kad tā sēkla, mēs neredzam, kurā brīdī viņa izaug. Es ticu tajā, jā, pagaidām es sēju viņa sēklu, Dieva vārdu sēklu, varbūt kādā brīdī es arī pie kāda arī es kādu pļāvējis, tas, kas nopļauj. Bet pagaidām, jā, kā vienkārši dalos ar viņu vārdu un ar to, ko viņš ir darījis. Un šitais dienās, es kaut 4 dienas biju kristīgā nometnē, un tas ir tāds piedzīvojums. Jā, mēs katrs ejam savā istabā, savā kambarī un meklējam laiku ar viņu personīgi, bet ir kaut kas, spēks, milzīgs spēks, ka mēs esam kopā. Arī tas ir vajadzīgs savs laiks, ka tu esi vienatnē ar Dievu, un savs laiks, ka mēs esam kopā, un mēs esam spēks. Katram vajadzētu piedzīvot, es novēlu piedzīvot katram, kurš man klausās to, kāds tas ir prieks un piepildījums, ka tu vari piedalīties kādā no Dieva darbiem. Šajā nometnē. Es biju šajā nometnē un paldies Dievam, Dievs man deva iespēju braukt uz mājām. Pirmoreiz dzīvē apciemot tantiņu, kur pati piekrita. Viņa gribēja pasākt, lai kāds pie viņas aizbrauc uz mājām, kā ticīgie. Viņa pareizticīgā, jā, bet, acīm redzot, neviens no viņas draudzes negrib braukt.
man bija iespēja arī braukt līdzi. Bet viņai nebija Bībele, bet Dieva vārds ir mums katram vajadzīgs, ka mēs esam piedzimuši no augšienes. Mums nav jautājumu, kāpēc mums jālasa Bībele, vai mums jālasa Bībele. Nav tādi jautājumi vienkārši. Mums ir pa lielam, ja mēs atdzimstam no augšienes, tā nevarbūt turbūt ienāk kaut kāds šaubas, un arī, protams, ienaidnieks strādā un var mēģināt tev kaut kā apmānīt, kāpēc tu var arī nelasīt. Bet, tā atziņa pa lielam ir katram Dieva bērnam ir, ka tomēr tas Dieva vārds mums personīgi katram ir vajadzīgs, nevis tikai ko sludina no kancās, bet pašam. Tā mēs varam paši saņemt, mācīties tādā veidā un būt pilni ar to, ko mēs varam dot citiem, ja mēs neesam pilni ar vārdu. Ko mēs varam pastāstīt, tad mēs tikai savu gudrību runājam un viss. Ja mēs nelasām viņu vārdu, mēs tikai savu gudrību stāstam un viss, un tas neko, tas nemaina cilvēku, jo Dieva vārda sēkla, Dieva vārds jau uzrunā, tas iesēj, tas atver un dara savu darbu. Un bija prieks, ka es varēju būt tur, un mēs beigās kopā sadevāmies vienkārši rokās, mēs lūdzam par šo tantiņu, un es pat negaidīju, vienkārši mēs sadodamies rokās, un es sajūtu pēc tam tajā tādu spēku, ka ticīgie sadodās rokās un lūdz, un notiek lūkšana. No malas daudz vienkārši pateikts kaut kādas burvestības. Tie, kur nesaprot, kā es arī vienreiz Bībelē arī teikt, šie zaimo visu, ko tie nesaprot, bet tā ir Dieva pavēle, tā ir Jēzus pavēle, lūdziet cits par citu. Un to mēs arī darām. Mēs nevis, ka savā spēkā, bet mēs lūdzam, ko Gars dod izrunāt, lūdzam par cilvēkiem, par šo tantiņu lūdzām. Un tad es vienkārši dzirdu, ka kāds no brāļiem lūdz, Svētais Gars pieskaries, tā kā koncentrēs uz to tantiņu, ka mēs tad lūdzam par viņu, par šo veco tantiņu, un pēkšņi vienkārši man pieskarās. Un pieskarās brālim blakus, un mēs abi kopā raudam. Tas ir kaut kas tāds, ko nevar izskaidrot. Tas ir katrs, kurš noliedz Dieva esamību, vienkārši nevar viņu sastapies nekad, nav piedzīvojis nekad. Un tāpēc viņš domā, ka Dievs nav, ka viņš neeksistē. Es viņu neredzu, kur viņš ir. Bet Dievs ir gars. Dievs ir gars. To var ieraudzīt. Tad, kad mūsu sirds ir atvērts viņam, redzes stāv durvju priekšā un klaudzinu. Jēzus to saka. Tuk, 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 tuk. Bet kurš viņam atvērs? Kurš viņam atvērs, ka mēs atveram savus sirdis viņam, tad viņš darbojās mūsu dzīvē, tad viņš darbojās un pieskarās. Un viens ir tikai dzirdēt, Dievs ir, Jēzus ir. Vai vienkārši runāt, viņš neeksistē, kur tad viņš ir. Bet atver savu sirdi viņam, un tad tu viņu piedzīvos, kā viņš pieskarās, ka viņš ir reāls. Man nevajag kaut kāds ārēji redzams, tikai eņģeļus redzēt, un tikai tad es ticēšu. Bet tad, kad tu atver viņam savu sirdi un ļauj viņam strādāt, tad tu vienkārši jūti un zini, Dievs ir. Jēzus ir reāls. Viņš ir tas, kas viņš teica, kas viņš ir. Dievs tiešām maina sirdi. Dievs tiešām maina sirdi. Iekšien maina. Tu redz, ka tev iekšpuse visi mainās. Nevis ārēji kaut kas, bet iekšien mainās. Un to Dievs šajās dienās ļoti spēcīgi pieskarās. Un vienmēr, daudz no malas vienkārši saka, ka skeptiski uz to skatās, bet vienkārši atsaucies viņam un ļauj, lai viņš tev pieskarās, un tad tu redzēsi, ka Dievs ir, viņš ir reāls. Un šajās dienās viņš tik spēcīgi pieskarās vienkārši, un asars liek, es zinu, tas ir vienkārši vienīgi viņas, ka es sajūtu viņu to. Viņa mīlestība, viņa pieskāriens sajūta, un ka to sajūta vēl kāds brālis māsa. Un prieks, ko nedod šī pasaule, bet prieks, kas nav vienkārši parasts prieks, oi, kā pasmējos, vai cik jautri, bet tāds īsts prieks ir atrodoties viņā, ka tu redzi Dieva darbu, ka cilvēks atgriežas, ka piesauc Jēzu, pieņem viņu par savu kungu un glābēju un pestītāju. Tas ir prieks. Tas ir īsts prieks, kad redz, ka viņi atsaucās.
teica, viņa jūt, ka viņai pēdējās dienas, tāpēc viņa pasauc. Un cik viņai bija stipra ticība, mēs par viņu arī lūdzām, viņai bija kruķi, un viņa vienkārši aizmet. Nu, tā doma, viņai vairs tos nevajag. Un tāda dzīvība viņā parādījās, viņa skrēja, veca tantiņa, es nezinu, cik viņai gadu skrēja uz solīšiem. Un tāds prieks braukt projām no turienes, tāds piepildījums, kur tu nevari dabūt šajā pasaulē, tāds piepildījums un prieks, ka tu vari būt daļa no Dieva darba. Arī tu vari būt daļa no Dieva darba, arī tu vari būt daļa no viņa darba. Un tad tu piedzīvos patiesu prieku, patiesu piepildījumu. Un pēc šīm dienām, esot nometnē, esot kopā ar pārējiem brāļiem un māsām visu dienu, vienkārši esot tajā visu dienu, kā 4 dienas pēc kārtas, pēc tam vienkārši cik dienas es jūtu, Dievs katru dienu strādā, katru dienas svētais gars dara, vienkārši asars līst, viss tīrās, šķīstās, tīrās, viņš pieskarās, es jūtu, viņš darbojās. Tā kā viņš ir reāls. Un prieks vienkārši, kas ir padalīties, es pielikšu, ka to maz īs 36 vai cik tur sekundes bija, vienkārši par šo tantiņu. Mēs pieprasījām, vai viņai ir bībeli, jā, viņai nav. Mums, diemžēl, arī nebija līdzi, bet arī paldies Dievam par tehnoloģijām, ko mēs atradām YouTube, var uzlikt evaņģēlijas, paklausīties. Un šādā veidā viņi dzirdēja vārdu. Un tā kā liels prieks un pagodināts tapa viņa vārds, Kristus vārds. Un tas ir tas piepildījums īstenībā, kas mums katram ir vajadzīgs. Nekur mēs to neatradīsim, nekur citur mēs neatradīsim šo piepildījumu. Viss piepildīts, teica Jēzus, Jēzus Kristus teica, viss piepildīts, viss piepildījums ir viņā. Var lasīt, cik grāmatas tu gribi, visādas filozofijas un viss, kā vajag dzīvot un vajag domāt un pozitīvu domāšanu un viss. Bet tas viss kaut kad pagaisīs. Tas viss, tajā nav tā piepildījuma, kas ir Dievā, kas ir Jēzu Kristu, tajā nav tā piepildījuma. Tas pagaisīs, tas izgaisīs, bet piepildījums ir Jēzu Kristu. Un tas ir tas, kas ir vajadzīgs mums katram. Man, tev, mums ir vajadzīgs iedegties par viņu. Man ir vajadzīgs iedegties par viņu. Un nepazaudēt šo uguni, šo svētā gara uguni, kas deg, nepazaudēt. Un mums ir daudz remdenu kristiešu, daudz remdenu. Arī es kādreiz esmu bijusi remdeni. Bet ja tev patiešām, ja tev degs sirds, tu vienkārši gribēsi būt tur, kur pulcēs Dievu bērni. Tu gribēsi lasīt vārdu. Tu gribēsi vienkārši, tu nebūsi jautājumi, kāpēc, var jau neiet uz draudzi, var jau nebūt tur, var neko nedarīt, var nebūt uz sapulcēm reizi nedēļā, pietiek aiziet atsēdēt vienkārši draudzē. Tev nepietiks, ja tev slāps, tu vienkārši gribēsi. Tu gribēsi būt starp Dievu bērniem. Tu izmanto šīs iespējas. Tu gribēsi vairāk, tu atradīsi laiku, ne tikai vienkārši spaidīt telefonu visu caur dienu, bet tev lielākā interese būs un slāpe. Lūgt, nevis tāpēc, ka tev ir jādara tas, bet tāpēc, ka tu gribi. Tu gribēsi lasīt Dievu vārdu, nevis tāpēc, ka tev ir jādara, bet tāpēc, ka tu gribi. Tu gribi tapt Kristus līdzībā. Un es vēl esmu procesā šajā visā, tas ir process, bet Dievs saka, Dievs rāda, ka es varu dalīties ar to, ko viņš man jau tagad dod. Arī tu, Dieva bērns, var dalīties ar to, kas tev jau tagad ir dots, lai arī tev tas liekas niecīgs, bet tas niecīgais var kādam noderēt, var kādu brāli māsu pacelt. Un tie, kas vēl netic, tie, kas vēl nav iepazinuši Kristu, tas var arī pie kāda strādāt. Mēs nezinām, kurā brīdī, kas kā Dievs zina. Bet mēs varam sākt ar kaut ko. Tā. Lai nodar, lai par svētību, un es pieliku šeit šo mazo pārsturu sekundžu to video klāt, kur mēs lūdzām par šo tantiņu. Пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалимский.
и, собрав всех первосвященников и книжников народа, спрашивал: Где должно родиться Христу? они же сказали: В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиль.